piešķīli to uguni, ja, un viss pēkšņi aiziet. Ja, tā, kad liekas, ka tas apjoms bija nereāls sākumā, mēs pat neticējām. Nav uzreiz jāiet prom no savu pamatdarba. Ja tu vēlies sākt savu uzņēmumu, tu vari to darīt pa vakariem, tu to vari darīt pa brīvdienām. Un tad testēt, skatīties, aiziet, neaiziet, jo tas rada to lieko spiedienu sajūtu. Ja man nesanāk, tad čuši, es esmu visu stilts nodedzinājis. Tas tiešām iedeva tādu foršu grūdienas, redzēja, kā ārzemēs arī šo novērtē, beidzot mūs saprot, ja, produkts viens un tas pats, bet 2 dažādas kastītes pēkšņi visiem acis atvarās, ja, tas tā interesanti vienmēr liekas, cik liela tomēr arī dizainam ir nozīme. Kad tu saprati, ka tu vari iet prom no savu pamatdarba, kā farmaceita un pilnu laiku veltīt iekšā Silmačiem? You're the founder. Tā kā skatās man, es saku, yes, I am. Oh, wow, ka parasti tie founders paši nebrauc uz izstādē, viņi tur aizsūta kāda, ja, kas tā kā parunās. Bija doma, ka tas varētu būt tikai eksportam, kur Latvijā neviens nesapratīs vispār. Man par pārsteigumu tur pārķēra dažādi ziņu portāli, un visu veikali sāk rakstīt, kā mēs varam sadarboties. Un tad jāiet sijā, protams, veidot. Tā nereālā sajūta, ka tu aizbrauc pirmkārt uz Parīzes kaut kādu milzīgu teātri, un tad tu redzi uz tās skatu uz Silmači kosmētikas. Tad grūti tam noticēt, ka vispār, ka tas ir iespējams, jo vienmēr jau liekas, ka tikai tie lielie var, bet mazie arī kaut ko var izrādās. Pirmkārt, paldies, ka atnāci. Un tu teici, kad noķēri speciālā laikā, kad jūs ļoti ātri augat, ja? Jā. Šobrīd ir tas posms, pēdējie 2-3 gadi. Varētu teikt, tā sniega bumba ir ievēlusies, un es pats mēģinu viņai aizskriet līdzi. Un šobrīd ir tas moments, kad mums ir ļoti aktuāls uzņēmuma tāda paplašināšanās, jau scalings. Un agrāk man likās, ka tas taču ir super forši, un, protams, tas ir ļoti forši, bet tam līdz nāk arī savu izaicinājumu. Un nekad nebūtu domājis, ka tas savā ziņā arī ir tik grūti, jo visas esošās sistēmas, kas ir strādājušas līdz šim, ir jāsāk pārskatīt. Un tas, protams, nav ērti, tas prasa laiku, tas prasa uzmanību. Un, tas ir diezgan izaicinoši. Es redzu, ka šogad būs nepieciešamība paņemt vēl in-house vēl vienu cilvēku uz dažādiem darbiem, jo šobrīd ir tā, ka man pašai ļoti maz sanāk pieķerties tajā lielajai bildei. Es pamatā daru tādas ikdienas lietas. Un es gribētu, lai man ir vairāk brīvas rokas tieši vairāk uz to R&D, uz produktu formulēšanu, uz jaunumiem, uz inovācijām, uz kopējo bildi. Šobrīd viss tādā mazliet pašplūsmā. 24. gadā mēs 3-kāršojām apgrozījumu iepriekšējā gada, kas bija, tagad arī katru gadu pa 40-50% iet uz augšu. Un patiesībā, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ir palielinājies apjoms, kas ir jāsaražo, jo mēs visu ražojam arī in-house paši savām rokām. Mums nav tik liels ražošanas līnijas. Un īstenībā šis ir tas gads, kad mēs tiešām jūtam, ir diezgan jau izaicinoši apmierināt visas tās vajadzības, kas ir. Otrs, tas nozīmē iepirkumi, izēvielas, kastītes. Agrāk bija diezgan viegli paredzēt, cik mums vajag pasūtīt, cik tas ir nepieciešams. Tad šobrīd ir tā, ka tev šķiet, ka tu jau 2 reizes vairāk pasūti un ka viss būs kārtībā. Un vienalga kaut kas pietrūkst, kaut kas nav atnācis laikā, kaut kas iztrūkst. Un līdz ar to tas tāds izaicinājums. Grūti saprast to apjomu, kam tad ir jāfokusējās. Otra lieta tā, ka mēs visu darām visu līdz šim esam darījuši ar pašfinansēšanos, neskaitot inkubatoru laiku, kas bija pašos pirmsākumos. Un, tad, protams, tās investīcijas tagad ir daudz lielākas. Tagad man jānopērk nevis tur 5 kg, bet, piemēram, 100 kg ar izēvielu, un tas maksā iereiz 100. Un, protams, ir vienmēr variants kaut kur ņemt kaut kādu aizņēmumu, bet mēs cenšamies visu tomēr darīt pašu spēkiem. Un līdz šim visu to peļņu, kas mums ir bijusi, mēs vienmēr esam reinvestējuši atpakaļ uzņēmuma attīstībā. Es varu piedāt kafiju? Jā. Super, aizējām uztaisīt. 24. gadā bija tāds foršs lēciens, un tu saki arī, ka tagad ir, kas bija tas brīdis, vai tu saprati, ka tagad mēs esam gatavi lekt, jo apgrozījumu 3-kāršot, 4-kāršot, tas ir tāds, ko katrs vēlētos, bet kā to izdarīt? Un kas bija, vai tu vari atcerēties, kas bija tas 24. gadā, tas klikšķis? Es sākam, un gadu laikā izaugt 3x4. Es teiktu, ka viena lieta bija tā, ka mēs palaidām maksas reklāmas 23. gada nogalē, jo līdz tam daudziem pat grūti noticēt, kā mēs vispār esam operējuši līdz tam. Bet mēs tos iepriekšējos 6-7 gadus vispār paļāvāmies tikai uz organisko saturu, kur mēs bijām super aktīvi, gan Instagramā, gan TikTokā, gan Facebookā. Un mēs paši bijām kaut kad mēģinājuši tās maksas reklāmas palaist, kas ir Meta, tur Google un tā tālāk. Bet mums kaut kā negāja labi, un tāpēc mēs vienkārši savā galvā ieņēmām, ka mums tas nestrādā, mums to nevajag. Un baigi maucām uz to organisko
organisko saturu. Un, tad būs tā kā tas 22. gads nāca, ka tur viss šūpojās, nevarēja saprast, kas tur pasaulē notiks un tā. Un tad tā kā pirmais jau tāda sajūta bija, ka organiski mēs neizaugsim tik, cik varbūt ir nepieciešams. Un pēc tam 23. gads arī bija sajūta, ka jā, vairāk ienāk, bet sajūta, ka viss arī iziet ārā. Tā kā gribas, lai kaut kas paliek pāri arī, jā. Un tad, tad mēs atradām foršu aģentūru, kas mums ir vēl aizvien. Kur tā ir? HSH Media. Jā, viņi mums liek visas reklāmas jau no paša sākuma. Īstenībā jau sākumā mums bija diezgan labi rezultāti, par ko viņi paši arī bija pārsteigti, ka uzreiz jau viss aiziet. Un man šķiet, tas bija tādēļ, ka mums jau viss bija sagatavots. Mums bija jau gatavs kvalitatīvs produkts, mums jau ir produktu atsauksmes mājaslapā, mums jau ir produktu fotografijas kvalitatīvs, mums ir super daudz saturs ar video, ko mēs esam organiski likuši. Un to visu vienkārši redzēja paņemt un, kā saka, ielikt maksas saturā. Un mēs tieši smējamies, ka tas ir tā kā vienkārši, tu piešķīli to uguni, ja, un viss pēkšņi aiziet, ja, tā, kad liekas, ka tas apjoms bija nereāls sākumā, mēs pat neticējām. Un tas noteikti bija viens maksas reklāmas, tātad tomēr marketings ir vajadzīgs, gribi, negribi, ja. Jo ar organisko saturu bija tā, ka mēs jutām, mēs vienu brīdi jau taisījām 3-4 video, tur dienā saturs daudz, un tu jūt, kad ir kaut kāds tās robežas, kur tāds algoritms tā kā nelaiž ārā. Un, vismaz attiecībā tieši uz pirkumiem, uz to pārdodošo saturu. Otra lieta būtu fokus, jo arī iepriekš mēs nevarējām saprast, kas būtu tie virzieni, kuros mums ir jāaug. Viens bija, protams, mūsu mājaslapa, kas mums jau ir diezgan agri izveidot, jau gandrīz no pirmsākumiem. Otrs, protams, ir šie fiziskie veikali, ar ko mēs sadarbojamies gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Tas ir dažādi konceptu veikali, dizaina veikali, dāvanu veikali, zero waste, beziepakojuma veikali. Bet tad mēs sākām vēl skriet dažādos virzienos, jo likās, ka tā kā jāaug taču, un paši nesapratām, ko mums tieši vajag. Un ļoti izkaisīts tas fokus bija uz visādām sadarbībām. Mēģinājumi mums pat bija tik tālu, ka mēs maksājām vienai Beļģijas firmai, lai mums saliek visus produktus tajos saucamies marketplace, Rietuma Eiropas, kas ir Rakutenes, Amazoni, tur Beļģijas, Nīderlandes, un var sakot, viss tās labs. Un, protams, ka tur beigās čušiem bija, ja salikt produktus un aizmirst pateikt, ka katru mēnesi pāris tūkstoši vajag mārketingā ielikt, lai kāds tev tur pamana. Ka tas nav tā, ka ieliec produktu un tad gaidi un viss notiks. Protams, var paveikties kādreiz, bet tas nebija mūsu gadījums. Un tad mēs sapratām, tas viss notiek tik daudz enerģijas un nervus, un tad mēs sapratām, nē, viss tā kā fokusējamies uz to, kas strādā, un vienkārši mēģinām to darīt vairāk. Un tad tā palika mūsu mājaslapa, un, protams, šīs sadarbības ar veikaliem, un esam atraduši arī foršu wholesale platformu, Fair, kas mums labi strādā. Es nesen arī vienu meistarklasu novadīju par šo platformu, jo tur ir iespēja vienkārši pieregistrējies, saliec savus produktus iekšā, un tas ir B2B portāls, tā kā wholesale, un tad vienkārši tev kāds var atrast pēc atslēgvārdiem, meklējot vai sezonalitātes vai to produktu atrod, un vienkārši veids pasūtījumu, viss ir super ērti, tur caur to sistēmu nodrošināt maksājumi, pat loģistiku, jo tu pats nevar novadīt, viņi tur piedāvā savus risinājumus. Un tas iedod tādu uzticamības kredītu arī otrai pusē, jo viņi jau par tevi pirmo reizi uzzina, vai ne? Un, protams, pagāja kāds laiks, mēs tur pieregistrējāmies, kaut kāds pusgads, man šķiet bija tā, ka tur pa 1-2 pasūtījumiem, bet tagad jau jūtam, ka stabili ir tie klienti, tur no Austrijas, Šveices, Vācijas, arī no Zviedrijas, Somijas diezgan daudz veikali, kas pasūta. Protams, tie nav liela apjoma, tās nav palets, ja? Tie ir tiešām tādi konceptu veikli. Vēl nav, jā. Tie ir tādi paši ģimenes uzņēmumi kā mēs, kas arī ir neliela uzņēmumi. Jā, viņi tur pasūta kastīti 2, jā, varbūt, bet viņi to dara regulāri. Un tas arī ir tas, kas šobrīd es jūtu, ka man forši strādā, jo, kā es iepriekš minēju, mēs esam salīdzinoši mazi un mums nav tā rocība jāsūtīt kravas mašīnas ārā ar produktiem. Un tad, man liekas, ir forši, ka arī tie sadarbības partneri ir tādi, kur pa apjomus mēs varam pavilkt. Un vienmēr tā komunikācija ir sirsnīga, ļoti personīga. Nav tā, ka tur kādi starpnieki daudz būtu. Ja? Tās atsauksmes vienmēr tādas jaukas. Un tad šis ir veids, kas strādā. Tad kopumā vienkārši nofokusējāmies uz lietām, kas mums sanāk un mēģinām neskriet apkārt vairāk. Bet ja tu vari sadalīt, cik daudz no jūsu apgrozījuma gadā ir jūsu mājaslapa, cik ir tādas B2B platformas un cik ir citi veikali, kas patiešo pasūta, varbūt vēl kaut kādu kanālu? Jā, pamatā droši vien jau tā būs mājaslapa e-komercija, tāpēc mēs esam vairāk e-komercijas uzņēmums. Tie būtu droši savi 70-80% e-komercija mājaslapa. Jā. Okay. Un tad pārējais ir tiešām arī tie B2B veikali gan Latvijā, gan ārzemēs un dažādas platformas.
Pamatā mēs fokusējamies uz mājaslapu, kur mēs tikko arī starp citu iegājām Lietuvas tirgu. Vienkārši replicējām visu to, kas ir Latvijā, iztulkojām lietuviski lapu, visas reklāmas lietuviski un pirmās nedēļas. Okay. Bet ko jums šobrīd viss, pārlicot par tēmu, viss saturs Instagramā, TikTokā ir latviski? Jā, un angliski. Tie ir divi dažādi konti? Instagramā ir latviski, angliski mēs liekam. Vienā kontā? Jā, vienā kontā mēs abas valodas ieliekam. Tiesa, tur, teiksim, nevienmēr karuseļos ir abas valodas, bet vienmēr aprakstā captions būs vienmēr divas valodas. Mēs ilgi domājām, kā darīt, bet mēs sapratām, mēs esam tik maza komanda un menedžēt vēl divus kontus, papildus, tur likt vienā vēl vienu saturu, otrā otru, un mēs to vienkārši neizdarīsim. Bet tad, kad tu pati filmējies, tu runā latviski? Jā, es runāju latviski un tad pielieku captions angliski, jo īstenībā mēs esam mēģinājuši īpaši TikTokā, mēs mēģinājām arī angliski saturu palaist, jo viena brīdi likās, tur taču pasaule vaļā un viss tā tik viegli var atrast, jo tur pilnīgi cits algoritms kā Instagramā. Un mēs safilmējām vairākus video angliski, bija gan ar voiceoveru, gan vienkārši karuseļa angliski, gan kur one-to-one, tā kā es kamerā runāju angliski. Varbūt tie video nebija labi, es nezinu, bet jebkurā gadījumā visi komentāri bija latviski pie mūsu video. Ja? Un tagad paskaties, no kurienes ir tie skatījumi, tad tiešām ir labi, ja 1% bija ārpus Latvijas. Ja? Tā kā pat dažādām valstīm kopumā tāpat tos video, ko mēs uztaisam Latvijā, viņus rāda Latvijā. Iespējams, ka tur es esmu dzirdējis, ka var darīt dažādas variantus ar to VPN, ja? Nopērts citas kartes, bet mums tas liekas tāds čakars, godīgi sakot, un mēs to neesam darījuši. Tad es jums vēl priekšā izlausties arī sociālajos tīklos ārpus robežām. Jā. Tas, kur es redzu, varbūt, ka varētu to TikTok mēģināt kaut kā, piemēram, tagad mēs ejam Lietuvā, tad varbūt mēģināt šādā veidā, jā. Bet īstenībā šobrīd arī, kad mums ir palaists reklāmas Lietuvā, es redzu, ka lietuvieši, viņiem netraucē tā angļu valoda, un, teiksim, ja ir arī baneri, mums viņi ir lietuviski, tad cilvēki tur komentē lietuviski, un mēs cenšamies atbildēt kaut kā. Jā, bet tur jūs komunicējat lietuviski, nevis angliski. Kā kurš uzraksta komentāru, uzraksta angliski, mēs atbildam angliski, lietuviski. Protams, mums komandā šobrīd nav neviens, kas būtu native, kas speaker, kas ir lietuviski runāt. Līdz ar to mums ir atrasts cilvēks, kas tā var pieslēgties kaut kādiem darbiem. Tur mājaslapai pārgāja pārbaudīja reklāmas saturam, ko mēs liekam, bet, teiksim, tā, lai uz katru komentāru mēs pārbaudītu, tur, protams, ir tā baža, vai mēs kādreiz ar to AI vai ar tulkotāju kaut ko neatbildēsim šķērsām, bet pagaidām šķiet jau, ka tie tulkojumi ir gana kvalitatīvi, ja tur kādreiz kāda galotne. Es domāju, visi jau saprot, mēs arī neslēpjam, ka mēs esam no Latvijas uzņēmums un par to arī komunicējam. Lai nav tā, ja mums ir bijis, kad par to iepriekšējo platformu, kas bija Fair, mums pirms visiem tiem trakajiem tarifu laikiem mums bija arī vairāk pasūtījumu no Amerikas. Un bija pat divi tādi veikali, kuri veica pasūtījumu. Viņi skatās, baigi ilgi tā piegāde prasa. Kad mēs veicām pasūtījumu, kāpēc tikai pēc nedēļas divām piegāde. Mēs sakam, tādiem žēl no Latvijas, rekur worldwide, tas shippings, ja prasa tādu laiku. Mēs domājam, jūs locals esat. Tā kā viņi bija domājuši, ka mēs esam vietējais uzņēmums. Un tad viņi tur aptuveni, sorry, mēs tur atbalstam tikai savējos. Ja? Bet pat tā, kad nepamanīja to starpību. Kas ir interesanti, jo mums ir gan latviešu, gan angliski iepakojumi nokomunicēts. Jā. Es kaut kad lasīju, kad ir liela uzņēmuma, viņi pat, kad iet jaunā pilsētā Amerikā, viņi iet Čikāgā, viņi uztaisa jaunu kontu tikai priekš Čikāgas, un algoritms momentāli saprot, ka tas ir domāts tai liela pilsētai, tur ir viena pilsēta lielākā mums visu valsts, un ka tas algoritms tiešām ļoti ātri, tu 3 dienas pavadi vienā pilsētā, viņš saprot, ka tas ir no turienes, un tur nav tik viegli izlausties no šejienes ārā uz to. Jā, iespējams, jo es arī patiesībā, tad, kad es tagad devos uz izstādēm ārpus Latvijas, mēģināju veidot saturu ar domu tiešām pamēģināsim vēlreiz ielikt angliski, esot Itālijā, esot Francijā. Un jā, kaut kāda skatījuma vairāk bija lokāli, par cik es no turienes postoju, bet man atkal šķita, ka kaut kā tam algoritmam viņš tā kā apjūka, viņš nesaprot, kas notiek, kāpēc es pēkšņi uz citur, un īstenībā tie skatījumi un tā engagements beigās bija sliktāks nekā parasti, kad ir pierasts, kas no Latvijas publicē. Tā kā droši vien man par šo būtu arī jāizglītojās, kā to pareizi darīt, kāds ir pareizais ceļš. Šobrīd neesmu tam vēl pieķērsies. Jā, vai var zem vienu kontu vai zem diviem? Jā. Pareizāks jau saka droši vien, ka 2 konti, bet tad ir jābūt resursam to visu menedžēt. Un mēs kā maza komanda šobrīd neredzam iespēju. Bet vispār atgriežoties atpakaļ, kad mēs pirmoreiz satikāmies ar tevi, tas bija apmācībās inkubatorā. Jā. Un tad bija tas brīdis, kad jūs tikko, tad man liekas sākās vai tas bija tieši kaut kāds, neatceros, kurš gads, bet mēs runājam par to, ka vajadzētu sākt TikTokā. Jā. Un es atceros, ka tur bija dažādi kosmētikas un ādas kopšanas līdzekļi, jo tie uzņēmumi bija vairāki. Un mēs runājām par to,
Un tu biji īstenībā vienīgā, kur paņēma un arī izdarīja to. Un gadu laikā jums tur tiešām tas TikToks tajā brīdī ļoti, ļoti izauga. Jā, es atceros ļoti spilgti patiesībā no tām apmācībām, kas man aizķēra, jo tā es gudīgi sakot arī, kā jau visi saka uzņēmēji, vai ne, nopietni uzņēmēji, ko mēs tur TikTokā dejosim, ja, tas jau priekš jauniešiem. Patiesībā TikTokā ir tik plaša tā auditorija, tik dažādi arī ļoti daudz pieauguši cilvēki tur pavada savas dienas, vai ne? Un man ļoti palika atmiņā, ka jūs tieši minējāt, ka ir kaut kāda ziepju uzņēmums no Amerikas, kuram ir tur YouTube video, un viņi rāda vienkārši visu savu ikdienu, un viss ir vienkārši visu laiku izpārdots, un viņi tur mēnešiem uz priekšu, un man tā aizķērās, man likās, cilvēkiem interesē kā kosmētika gatavot, tad man likās, pamēģināsim. Īstenībā, jā, protams, tas nebija tā, ka mēs ieliekam vienu video un viss notiek, vai ne? Tas bija tāds apzināts darbs attīstīt šo platformu. Vismaz 1-2 video dienā sākotnēji mums tas bija. Liela priekšrocība bija arī tas, ka tas bija 21. gads, kad mēs piereģistrējāmies TikTokā, un tolaik no Latvijas vēl bija diezgan maz uzņēmumu. Tur bija daudz kā privāti cilvēki, bet uzņēmumi bija diezgan maz, un bija tā redzamība lielāka organiskā, man šķiet. Jo šobrīd es jūtu, ka ir mazliet grūtāk veidojot tādu pašu veidu saturu, it kā vai neliekas, tas strādā, tu to vienkārši replicē, bet nē, vairs galīgi nav tik rožaini. Bet ir iespēja, ko mēs sākumā arī plaši izmantojām, iešana tiešraidēs. Tas ļoti palīdz sakotājus savākt, piemēram, kas mums strādāja, gatavojam ziepes, pakojam paciņas, esam tirdziņā, ieslēdzam tiešraidi, ja tur parunājamies ar cilvēkiem. Un tas ir tāds personīgs tāds komunikācijas veids, kur tu uzreiz kādam ir jautājums, tu viņam uzreiz var atbildēt. Tu tur maisi katlā savus produktus, viņš jau prasa, kas tas ir, ko viņš dara, kam tas ir, un tev ir iespēja pastāstīt, tev ir iespēja vai nenoreklamēt. Un tad kāds savu atsauksmi iedod, kāds savu jautājumu par šo produktu pajautā, kur viņš varbūt neiet Facebookā vai tur nerakstīt mums e-pastu, klau, man ir tā vai ir šādi. Ja? Viņš izmanto to iespēju, ka viņš mūs ierauga TikTokā. Šobrīd gan mēs arī tur augam krietni lēnāk, jo pirmkārt, jā, man šķiet tā konkurence ir lielāka. Otrkārt, mēs tās tiešraides baigaišas. Jo kādreiz jūs darījāt, man liekas, katru ceturtdienu bija tur. Jā, kaut atcerēts, katru ceturtdienu bija tiešraides, un īpaši uz Melno piektdienu bija tāda super garā tiešraide, kas ir tiešām līdz naktī gan arī bija pakošanās, kur mēs pakojam pasūtījumus, bet jā, šobrīd tas sanāk ļoti reti gribētos. Bet tad vienmēr liekas, tas ikdienas ritms tik ļoti ir nogurinājis, kad vairs nerod laiku tā kvalitatīvi piesaisties, parunāties. Un tad liekas, ja mums sanāk vienreiz mēnesī ieiet tiešraidē, tad mēs esam priecīgi. Jā. Bet, man liekas, tas, ko no tevis var mācīties, ir tas, ka tu pēc izglītības farmacēta pirmkārt izdomāji ieiet biznesā. Par to mēs arī varam parunāt. Otrkārt, tu cilvēks, kurš nemaz tā nealkst stāvēt kameras priekšā, tomēr saņēmies. Okay, ja vajag būt TikTokā, tad mēs esam un izdarīt tās lietas, ko daudzi ir izlasījuši, ko vajag darīt, un tu biji viens no tiem rētiem cilvēkiem, kurš, tad pamēģinam. Un daudzas lietas, ko jūs esat darījuši, ir tieši tādā pašā veidā pamēģināt un tad paskatīties, kā tas strādā. Jā, jo tu nekad nezini. Zini, kā arī īstenībā ar to pašu uzņēmumu, tev liekas, sākumā tas radīs vienu produktu, tas tā mēģina, beigās ceļš aizved kaut kur pilnīgi citur, un tāpat man šķiet ar visu. Vajag pamēģināt, nestrādāt, labi, vienmēr var tā kā pārstāt darīt. Es gribēju atrast pašu to pirmo produktu, kas bija bārceļi, pareizi? Jā. Es neatradu bārceļus, atradu, kas ir bārceļi šeit, bet man tur nav vairs, visi jau ir izlietots produkts. Bet turpinot par to pamēģināšanu, tavs pirmais projekts bija bārdu ceļa, kas ir pilnīgi kaut kas cits, par ko jūs zināt tagad. Jā. Pastāst drusku par to ceļu no pirmā produkta līdz pozicionējumu, ka jūs bijāt zero waste, un tagad jūs esat visu kaut ko darat. Tas ir daudz laika, jo tas garš stāsts mēģināšu īsi. Jā, mēs sākām ar bārdu ceļām, jo būtībā sanāca tā, ka strādāja aptiekā, gatavoja dažādas zaļu formas, kas ir tur dziedas, dermatoloģiskās deguna pilieni. Un man ļoti to patika darīt. Un tad vienā brīdī nācās pārvākties uz Baldoni, un tur nebija vairs šī iespēja. Tur bija vienkārši farmaceits aiz leces, un es jūtu, ka tas tā kā vairs nenes tādu gandarījumu. Un mēģināju mājās sāk eksperimentēt ar kosmētikas gatavošanu. Un, zini, kā sev vienmēr grūtāk kaut ko saņemties, vienmēr priekš citiem gribas kaut ko tur uzdāvināt. Un tad pirmās sāku taisīt bārdu ceļus, man vīram gara bārdi. Un, likās, pamēģināsim. Jā, protams, es neizdomāju divritēni. Amerikā bārdu ceļus jau sen ir eksistējušas. Latvijā tieši tajā laikā ienāca pirmie barbershopi, līdz ar to vispār tā bārdu skopšanas kultūra. Tas bija kā 10 gadu atpakaļ? Jā, tas bija 11 gadu atpakaļ tieši, 15. gads. Un mēs sākumā tā pa jokam tā kā uztaisīja vīram, tur citiem vēl kaut ko, un tad domāju, labi,
Facebook lapā jāuztais. Pamēģināsim. Un ieliku Facebookā profilu. Silmači remedijas sākumā. Mēs pēc to nosaucām uzņēmumu, jo bija doma, ka tas varētu būt tikai eksportam. Kur Latvijā? Latvijā neviens nesapratīs vispār. Un man par pārsteigumu tur pārķēra dažādi ziņu portāli. Tur, es neatceros, vai pat TVNets, vai tur kas tur bija tāda paliela, ka tur Latvijā entuziasti ražo bārdas kopšanas produkts. Un visi un veikali sāk rakstīt, kā mēs varam sadarboties. Un tad jāiet sijā, protams, veidot, kāds citādi sadarbosies. Un tie bārdas kopšanas produkti bija tāda pirmā aizrautība, kas man ļoti patika. Es redzēju tur nišu, bet es diezgan ātri sapratu, ka varbūt es neesmu tas īstais cilvēks, kas var iedvesmot vīriešus rūpēties par bārdām, jo es esmu šobrīd pārliecinājusies, ka tev pašam ir jārunā, tev pašam ir jāstāst, un man šķita, ka kungi, piemēram, tur, kas ir ļoti tādi pašpārliecināti, kas varbūt, redzēt, ko tā meitene man tur mēģina tagad pārdot. Es mazliet nobijos no tā, un kad es mēģināju pierunāt vīru, tad uztaisam bildi kādu, nofilmējamies, viņš ir ļoti introverts, viņam vispār nepatīk publicitāte, tā kā necik, tāpēc viņu praktiski mēs nekur nerādam. Līdz ar to man bija ļoti grūti pārdot. Protams, vienmēr ir iespēja sadarbības veidot, bet tas vienmēr ir tāds, ir ceļš sākumā, ka tev nav tie līdzekļi, ko piedāvāt par sadarbībām. Es neredzēju veidu, kā promotēt, labi, bildi. Bet, teiksim, tur tāda video vai kā lietot darbībā, tad to bija tā grūtāk iznest. Un otra lieta, es sapratu, ka tā tiešām ir tik super šaura niša, ka tas ir obligāts produkts, kas ir jāeksportē. Bet, kā tu minēji, man zināšanas bija biznesā un mārketingā un eksportā. Un arī sākumā es varbūt gāju ne pa tiem īstajiem ceļiem, kā to eksportu iekustināt, un man nekas neizdevās. Un es sapratu, ka vai tad ir jāmet šis tieši pie malas, jo tas nekad nebūs biznesa, tas var būt tāds hobijs, tas var būt tāds papildu forša lieta, nice to have, bet tas nebūs īsti biznesa, kur es varu aiziet prom no aptiekas un saņemt sev algu, kaut kādu. Un tad mēs lēnām sākām skatīties, kā mēs varam paplašināt kaut kādus produktus, jo īstenībā šajā laikā, kad bija tikai bārdu ceļas, vēl nebija tāda ideja, ka tas varētu būt tāds nopietnas bizness. Un īstenībā pamatā nekad nav bijis doma par to, ka es gribētu būt uzņēmējs, jo man vienmēr likās, ka tā ir tāda sausa padarīšana, tur finanses, ekonomika, grāmatvedība. Man tas viss, godīgi sakot, tā kā neinteresēja. Un man likās, ka vienkārši es daru kaut ko, tāpēc, ka man ir iekšējais dzinulis, tāda sajūta, ka vajag, un man ir interesanti, un man patīk. Un tad sanāca tā, ka man 18. gadā piedzima pirmais bērniņš, parādījās pirmie pētījumi arī par mikroplasmasu, kas jau, diemžēl, ir atrasti arī cilvēku organismā, asinīs, plaušās. Var sakot, tie pētījumi, kas nāk, viņi nav tādi ļoti iepriecinoši attiecībā uz to, ko mikroplasmas varētu darīt veselībai, bet, protams, mēs neesam utopiski, ja bez plasmas mūsdienās vienkārši nav iespējama dzīve. Ja? Arī mums rekur plasmas skurķīts, ja? Uzreiz, lai kāds neskatās un nedomā, ko te jums tur plasmas. Jā, jo nav iespējams 100% izvairīties. Bet man bija tā sajūta, ja es gribu šo attīstīt, varbūt tad ir jādara lietas kaut kā mazliet citādāk. Un tās zināšanas ķīmijā man šķiet, ka man palīdzēja formulēt produktus, kurš nav nepieciešams pakot plasmasā, kur tu paņem kartonu kastīti, jā, cieta veida produkts, tas ir ķermeņa sviestiņš, bet tieši šādā pašā veidā mums ir šampūns ziepes, kondicionieri, sejas attīrītāji, pat intīmās higienas ziepes. Un ļoti daudz tādu cieta veida produktu, kas ļauj neizmantot plasmasu, jo, kā man šķiet, ja produkts ir iepakots arī pārstrādājumā plasmasā, kas ir baigi forši, bet tomēr sanāk, ka ražotājs uzliek atbildības to nabagu patērētāju, ka viņš aiznesīs mūsu pārstrādāja iešķiros, ka pārstrādātājs pārstrādās. Tur arī, un skatoties datus, Latvijā tikai pusi no plasmasas reāli pārstrādā, pārējais ieguļās atkrituma poligonos vai kaut kur citur. Un pasaulē vispār ļoti skumīgs tas rādījums tikai 9%. Un interesanti, mēs par to runājam, jo šodien tieši ir pasaules vides diena, kas ir ANO diena, kur vairāk cilvēkiem pievērš to domu par vides aizsardzību. Tad man liekas, ka es par to šodien varu pastāstīt. Un tad man bija tā sajūta, ka es negribu šo atbildību uzvelc un nabagu patērētājiem un uzreiz jau saknē radīt produktu, kas ir tāds vidē draudzīgs. Protams, arī šo kartonu ir forši, ja viņi var iemest pie pārstrādē, bet, būsim godīgi, ja tu ieliec mājas kompostā, gadi 2 viņš sadalās, ja nekas slikts tur nebūs. Līdz ar to, man šķita labs veids, kā darīt lietas citādāk. Un tā sākās šie beziepakojuma produktu sērija, kur es arī laikam trāpīju īstajā laikā. Tas man liekas forši, kad es esmu kaut kā klausījusies, tās sajūtas, varbūt un skatījusies tās vēsmas pasaules, kas notiek, jo tieši tad, kad mēs sākām ražot šampūnus, parādījās pirmie beziepakojuma veikali Latvijā, kas tieši šādus produktus meklēja, un tad mums bija viegli atrast to pirmo auditoriju, jo arī uz šiem veikaliem iet konkrēta auditorija, vai ne, kas ir šis apzinātais patērētājs, kurš meklē
veselīgākus risinājumus sev un vidē. Un tas viss kaut kā baigi forši saslēdzās, un tā mēs nolēmām, ka tās bērnu ceļus paturēsim, jo mums ir regulārie klienti, kas pērk, un tomēr viņas prasa. 10 gadus, jā, kas tomēr tā kā meklē šo produktu. Mēs tikko, starp citu, arī izņēmām ārā pirmo reizi kādu produktu no ražošanas, un tas bija mūsu ūsu vasks, jo viņi salīdzinoši maz pirka. Mazais tāds. Jā, maziņš, un mēs tā kā nolēmām, baigi dārgi uzturēt viņu un tur visu laiku ražot pa mazām porcijām, ja mēs ražojam pēc pieprasījuma. Mums nav tā, ka mēs saražojam 10,000 un tad domājam, kur grūst. Mēs skatāmies, iet uz beigām, tā tad jāieplāno ražošanas diena. Un izņēmām ārā, un likās, viņi tik maz pērk, kuram vajag, un ko tu domā, uzreiz nāk ziņas, kad jums atgriezīsies, skatos, ka izpirkts, un tur meklēt, un viena veikala man raksta no otru, un beigās izrādās cilvēkiem, viņi tomēr vajadzēja. Bet, tas apjoms bija diezgan mazs, un sanāk būtu jāceļ cipars, un man, ja godīgi, arī pašai liekas, ka tā formula nebija varbūt tik spēcīga, ka varētu viņu uztaisīt labāk, bet tā saka laiku uzlabot, un tad kaut kā pieņēmām to lēmumu šobrīd atteikties, varbūt viņš kādreiz atdzims citā formātā, jā. Bet tad ir šo te beziepakojumu produktu. Bet tu jau nekad nebija domājis, ka tu sāksi savu uzņēmumu. Kad tu saprati, ka tu vari iet prom no savu pamatdarba, kā farmaceita un pilnu laiku veltīt iekšā silmačiem? Tas bija 21. gads, kad es arī 21. gada nogala. Tur gan saslēdzās vairāk faktoru, gan tas, ka es redzēju, ka tiešām ir arī ārzemēs pieprasījums, gan rebrandings funkcija, kad es sapratu iepriekš ar mūsu iepriekšējo dizainu, bija tā, ka Latvijā cilvēkiem viņš ļoti patika. Ja tu atceries, varbūt bija tāds melns etiķets, tāds ļoti vienkāršs. Bija šī pati mājiņa, bet citādāk. Jā, melns tāds. Tiešām vienkārši. Man superīgi draugi, man paveicās, man draugi palīdzēja uztaisīt to dizainu, jo bez viņiem es vispār nezinu, ko es būtu darījis. Bet, mums, protams, prasījās kaut ko mazliet uzsviršināt, un pēdējais gads inkubatorā, tas 21. gads, un domājam, vajag kaut kā to izmantot, vai ne? Un tad tas rebrandings bija, es ļoti priecājos, ka jūs satiku, jo tas tiešām iedeva tādu foršu grūdienu, redzēju, ka ārzemēs arī šo novērtē. Beidzot mūs saprot, produkts viens un tas pats, bet 2 dažādas kastītes pēkšņi visiem acis atverās. Ja, tas tā interesanti vienmēr liekas, cik liela tomēr arī dizainam ir nozīme. Un tad sakrit arī faktors, ka es vairs īsti nevarēju strādāt aptiekā dēļ bērna veselības. Man bija jāmeklē cits veids, un es sapratu, ka tad šis ir tas brīdis beidzot lekt no tiem 2 krēsliem. Jo arī, kā reizēm es skatos, man liekas, kāds cits varbūt to, ka es esmu tagad izdarījis, būtu izdarījis 2-3 gados. Tur ekonomists, finansists, kas tur tikai skatās uz cipariem, kurš tur redz, kā optimizēt lietas, varbūt viņš to būtu izdarījis ātrāk. Man reizēm ir tāda pašpārmetuma, bet no otras puses es tā kā neesmu tik traki nosirmojies, un man ir tā diezgan mierīgi attīstība līdz šim bijusi, jo es vienmēr visu darīju pa solīšiem, un arī, tad es cenšos citus to iedvesmot, nav uzreiz jāiet prom no savu pamatdarba. Ja tu vēlies sākt savu uzņēmumu, tu vari to darīt pa vakariem, tu to vari darīt pa brīvdienām, un tad testēt, skatīties, aiziet, neaiziet, jo tas rada to lieko spiedienu sajūtu. Ja man nesanāk, tad čuši, ja es esmu visu stilus nodedzinājis, ja? Bet tas nav jādara, to var darīt paralēli kādu laiku. Galvenais, varbūt saprast īsto laiku, kad pārlēkt. Jā, es varbūt to sapratu mazliet par vēlu, jo es ticu, ka tā kā potenciāls bija arī ātrāk pārmesties savu biznesu, jo, protams, kur tu velti enerģiju, tur arī ir rezultāts. Un tad jau sāk augt gan tas apgrozījums no tā 22. 23. gada, gan arī tā atpazīstamība. Jā. Šī te vēl aizvien ir īstā silmaču māja, vai ne? Kas bija gan uz pirmiem iepakojumiem, mazliet tagad citādāk, bet arī uz šiem. Jūs jau vēl aizvien tur esat un tur ražojat. Jā, vēl aizvien tur esam, bet pat jau jūtam, ka ir ļoti, ļoti šauri. Es teiktu, ka šobrīd ir mūsu tie griezti ražošanas apjomam, ko mēs varam saražot, katru dienu ražojot. Svētdienas reizēm neražojam. Bet būtībā mēs jau par to, protams, domājam jau kādu laiku, un esam jau arī uzsākuši projektu ar arhitektu ēkas pārbūvē, jaunbūvē, turpat Cilmačos arī. Bet, protams, tā ēka būs varbūt mazliet citādāk. Bet tas ir mūsu sapnis, uz ko mēs strādājam arī, lai mēs varētu paši, kā saka, lēnām soli pa solim darīt lietas. Es gan arī redzu, cik būvniecības process ir sarežģīts. Man iepriekš nebija nekāda saskarsme ar to, un es teikšu, ka tā ir tāda lieta, kur, man liekas, vēl viens darbinieks būtu jāņem uz būvu projektu vadīšanu, visas saskaņošanas, viss tas baigo laiku paprasti. Līdz ar to tas arī, protams, neiet ātri, bet es ļoti, ļoti ceru, ka pēc 2 gadiem varbūt mums būs jauna forša ēka, kur mēs varam nodrošināt lielāku apjomu ar produktu. Jā. Kad es to jautāju, jo jūs esat viens no tiem ģimenes uzņēmumiem, kurš arī ļoti to pašu, to angliski saucās tas founder's story, kad jūs kā dibinātāji, uzņēmumu vadītāji arī stāstat par to, redz, kur tā ir ēka, kur mēs nākam, mēs tiešām esam no Silmačiem, redz, kur es esmu Marta, es arī pati
pakoju, runāju, visu daru. Cik tavuprāt ir svarīgs tas uzņēmumu veidotāja personīgais tēls, zīmols arī tajā komunikācijā, lai izceltos, kamēr tu vēl esi mazs uzņēmums pret pārējiem? Es jau varu droši vien runāt tikai no savas pieredzes, bet man liekas, ka ļoti svarīgs, jo es redzu, kā tas rezonē mūsu klientos, vispār sabiedrībā kopumā, ka nav tā, ka es vienkārši dodu produkts eksperts, ja tur atlaidi uzliek, bet man šķiet, ka daudz ilgtspējīgāk ir tas, ka tu nevis mēģini to klientu pielināt ar atlaidēm, jo šodien tu iedos atlaidi, rīt konkurence iedos atlaidi, un tie ir tādi nelojāli klienti, kas skraida, bet ja tu iedod to savu stāstu, tās savas vērtības, tam cilvēkam ir, kur pievilkties. Viņš redz, es arī tāpat domāju, cik forši, es arī tā gribu. Un tad man liekas, ka tā ir vieglāk savākt to savu auditoriju, kur varbūt nevienmēr tas uzreiz būs pircējs, bet viņš tāpat sēko, viņš dalīsies ar saturu, viņš uzrunās, aizsūtīs kādu ziņu, kādreiz, es varbūt pat neesmu nopircis, bet man ļoti patīk jūsu zīmols, un ja es kādreiz gribētu kaut kur strādāt, es gribētu strādāt pie jums. Tā kā ļoti, ļoti forši palīdz iznest to mūsu stāstu. Un, redz, es nezinu, man kaut kā paveicās ar to, ka man ir tā sava kaut kāda ekspertīze, varētu teikt, tajā lauciņā, ko mēs darām. Piemēram, ja tur būtu pa juvelieru izstrādājumiem kaut kāds uzņēmums, Nestorokal nevarētu iet, ar savu ekspertīzi iekšā, tad varbūt tā ir viena lieta, par ko var padomāt, ja to savu uzņēmumu veido, kā tu vari caur savām zināšanām nodot to stāstu, jo varbūt nevienmēr tam ir jābūt obligāti, jābūt grādam pabeigtam, bet varbūt, nezinu, kaut vai arī attiecībā tur uz uzņēmumiem, varbūt, nezinu, tev bērnam atopiska āda, ja tur ļoti alerģiski un tu tur ražo veļas pulveris, tad, tev ir ekspertīze, tu esi izgājis visus ārsts no A līdz Z, tu zini, kas tam bērnam vajadzīgs, tev ir tā pieredze, tā personīgā pieredze, kas palīdz pastāstīt to stāstu. Un man liekas, ka mums tas ir ļoti, ļoti nācis par labu. Jā, vispār tas, ka mēs arī visu paši darām, un tas ir tas tagad man izaicinošais jautājums, kā augt un nepazaudēt šo tādu personīgo komunikāciju, jo, protams, nododot citam grožus, tur sociālajie tīkli, tur paciņu pakošanas un tādas lietas, jo, protams, viens cilvēks var izdarīt tik, cik viņš var, vai ne? Tad kaut kur jau varbūt pazudīs tas personiskais pieskāriens, un man tik ļoti bail savā ziņā to ir pazaudēt. Jo cilvēki pie tā ir ļoti, ļoti pieraduši un ir kaut kāda tāda īpaša saikne ar mūsu klientiem. Jā, viņi sevišķi, kamēr tu ir tas mazs uzņēmums, tu vari izmantot citus priekšrocības, ko nevar atkal lieli. Jā. Un to ir gudri, ka to var izmantot. Bet jūs arī daudz braukājat uz starptautiskām izstādēm? Šogad. Jā, es esmu arī saņēmuši vairākus starptautiskus apbalvojumus. Jā. Kas ir tās lietas, ko ārpus Latvijas novērtē par Silmačiem? Tas pats, par ko mēs tikko runājam, Founders Story. Mēs bijām tikko Boloņā, Kosmoprof izstādē, Latvijas nacionālajā stendā. Un diezgan daudzi tādi lielāki sadarbības partneri nāca klāt, kas apskatās, iepazīstās, un viņi ierauga to manu kartiņu, kur ir kas mēs esam, ko mēs darām, tur mana bilde, viņiem tā, you're the founder, skatās man. Es saku, yes, I am. Wow, ka parasti tie founders paši nebrauc uz izstādē, viņi tur aizsūta kādu, kas parunās. Bet, un tad bija tā visiem tas pārsteigums, ka es pati esmu, un kad visi saka, pēc tāda enerģija no tevis, ka tik forši, ka uzreiz var redzēt, ka acis smirdz pa savu produktu, ka ir tā cita komunikācija uzreiz. Bet, protams, jā, es zinu, augot to ir grūti nodrošināt, un tad tas bija tas pirmais, ko ļoti novērtēju, ka es pats varu visu pastāstīt, iepazīstināt ar produktiem. Otrs, protams, dizains, acis piesaist, jo mēs bijām viens no 7 uzņēmumiem Latvijas nacionālajā stendā. Būtībā mums nebija tāda liela telpa, daudziem citiem tur bija gan savs veikals, varētu teikt, kas ir ārzemju uzņēmumi. Mums bija būtībā viens plauktiņš, viens galdiņš, mēs tur tā pieticīgi stāvējam. Bet ļoti daudz cilvēku tiešām nāca klāt un tur apskatās kādas krāsas un kāds iepakojums, kas jūs esat un ko jūs darat. Un, interese tiešām bija liela. Daudzi ļoti komplimentēja to, kā mēs izskatāmies, tās mūsu vērtības, ko mēs darām. Tad tālāk ir tas stāsts par to, kas aiziet līdz reālam darījumam, kas neaiziet. Ja? Tas procents, protams, no tās intereses sarūk pēc kādu laiku. Bet, visi tie apbalvojumi un tās, kas ir tas produktu sastāvs vai kas liek jūs pamanīt? Produktu sastāvs viennozīmīgi, jā, jo ko vērtē, mēs esam pieteikušies 3 reizes uz tādiem starptautiskiem apbalvojumiem, tad tas ir viņi pirmkārt izfiltrē, apskatās, kas ir sastāvā, apskatās, kā produktu lietot, un kas ir svarīgi, ko es arī gribu uzsvērt, man liekas, kāpēc vispār mums kā Silmačiem ir izdevies tik ilgi noturēties.
ka mums nav tas, ka mēs tikai sakam, mums ir dabīgs produkts un viss pērc, jo ir dabīgs produkts. Un, ja godīgi, daudziem ir vienalga dabīgs vai nedabīgs. Viņiem ir svarīgi tā performance, tā faktiskā efektivitāte, vai ne, kas ir. Un, man šķiet, esam to nodrošinājuši, ka produkts ir ne tikai dabīgs un bez plasmasas sastāvā vai iepakojumā, bet viņš ir arī funkcionāls. Viņš tiešām, ja mēs sakam, ka viņš attīra seju, viņš tiešām attīra seju. Un, man šķiet, ka tas ir tas, ko ļoti, ļoti daudz arī novērtē. Un arī tad mēs pieteicām tos produktus, paskatīties, vai mēs kaut kur varam tikt vai nevaram. Ir tā, ka piemēram šīs te matveļas, ko mēs pagājušajā gadā Parīzē dabījām balvu, 100 gabals eļļas jāizsūt žūrijai. Pa visu tur ir Vogue, kaut kādi žurnālisti, tur ir formulētāji, tur ir izēvielu uzņēmumu pārstāvi, tur ir no kosmosa certifikācijas biroja pārstāvs. Ļoti raiba kompānija, ko tur slavenības celas visu, ko. Tad visi 2 mēnešus testē to produktu. Un, tas ir, protams, ja atbilst sastāvs, jo sākumā tie pirmie vārti ir sastāvs, ja tu vispār atbilst. Tad viņi testē un tad tur atķeksē, anketiņu, kas tur, ko produktu dara, ko viņš nedara, vai mēs mānamies vai nemānamies. Tad, protams, ja viņš izpilda visu to, ko mēs esam teikuši, tad viņi tur piešķir balvas. Un tad, būtībā viņi vērtē, vai ir vidē draudzīgs, vai ir dabīgs, un vai tiešām ir tā efektivitāte. Un šī eļļa arī dabūja? Jā, šī dabūja Excellence Award. Tiesa, mēs nebijām vienīgie, kas dabūja tas tā, lai neizklausās pārāk labi. Tur bija vēl vairāk uzņēmumi, kas šādu balvu dabūja, bet katrs savā kategorijā. Un, protams, tas, tā nereālā sajūta, ka tu aizbrauc pirmkārt uz Parīzes kaut kādu milzīgu teātri, un tad tu redzi uz tās skatuves silmiķi kosmētikas, un tu ej tajā savā kleitā, Tad liekas ārpēc 3 cilvēku uzņēmums. Tā kā ļoti grūti tam noticēt, ka vispār, ka tas ir iespējams, jo vienmēr jau liekas, ka tikai tie lielie var, bet mazie arī kaut ko var izrādās. Jā. Bet kas no visiem produktiem, ko jūs veidojat, kurš ir vispopulārākais? Noteikti apiņu šampūnziepes un mūsu dezodoranti. Jā. Es teiktu, abas šampūnziepes, kondicionieris un dezodoranti. Grūti pateikt, kas ir tas fenomens, vai tāpēc, ka tiešām tur ir labākās formulas sanākušas, kas tiešām vislabāk strādā. Vai tāpēc, ka tie ir plaši patēriņa produkti. Mēs katrs lietojam šampūnu, labi kondicionieru, tur varbūt ne visi, bet dezodorants arī, es domāju, lielākā daļa no mums lieto. Un, tad, protams, daudz cilvēki ir tie apzinātie patērētāji, kas tagad mēģina pēc visa tā, vai ne, kas notiek pasaulē, mēģina skatīties, kā var to savu veselību uzlabot un kā var kas būs mazāks kaitējums. Jā. Un tad pievērš uzmanību sastāvam, un, man liekas, mēs iekrītam tieši tajā lodziņā. Un varbūt arī, ka mēs paši kaut kā entuziastiskāk par šiem produktiem stāstam. Grūti pateikt, kas tas fenomens, kāpēc tieši tie, bet jā, es pieņemu, tāpēc, ka plaši patēriņa produkti. Kolosāli. Man liels prieks par to, kā jums ir izdevies, un tiešām redzēt to, ka tu nebaidies mēģināt lietas, kurās tu nejūties varbūt komfortabli sākumā, vai tas ir kļūt par uzņēmēju, vai sākt ražot, vai iet sociālos tīklos, filmēties, pat stāstīt, sūtīt un braukt uz izstādēm. Un tas rezultāts ir superīgs tiešām, ka katru gadu var 2-kāršoties, 3-kāršoties apgrozījums, un ceru, ka tas turpināsies vēl gadus uz priekšu. Cerams, jā. Paldies, ka tu atradi laiku, un mums vēl jāieplāno īstenībā aizbraukt pie jums ciemos. Jā, noteikti. Jā. Kamēr mēs vēl esam šajā mazajā silmašu mājā, parādīt, kā tas viss to. Mums jau veidojās tāds normans, jau mums uz Lāču maiznīcu jābrauc, uz Plūku tējām jābrauc. Redz, jums jāieplāno vasaras ekskursija, komandas ekskursijas. Darbnīca, tā kā to mēs noteikti pieteiksimies kaut kad vasaras laikā. Paldies tev, jā. Paldies, ka klausījies, un ja šīs tēmas tev ir vērtīgas un interesantas, tad droši var arī pierakstīties Asketic Podcasts YouTube, Spotify un Apple Podcasts platformās. Tu droši vari arī mums rakstīt uz hello@asketic.com un kopā veidosim spēcīgus zīmolus.